Šis ir 22. gads Nordea bankai Latvijā. Šis ir 6. gads mūsu Nordea mājā. Šis ir 1. gads klientu apkalpošanas centram Spice Home. Un arī man šis ir 5. gads Nordea bankā. Lai arī par cik ilgu laiku mēs katrs atsevišķi runātu, lai arī cik daudz gadus mēs mēģinātu saskaitīt, domāju, ka ik viens no Nordea bankā pavadītajiem gadiem katram no mums ir īpašs. Šajā laikā būtiski ir mainījies bankas darbības stils, mūsu domāšana, mūsu biznesa modelis un arī klientu vajadzības. Un pat telpas un arī mūsu valūta. Šīs pārmaiņas ir kļuvušas par neatņemamu un aizraujošu mūsu dzīves sastāvdaļu, kas ik gadus iezīmē jaunus mērķus un jaunus panākumus. Tieši tik spraigs ir bijis arī 2014. gads, un katrs no mums ir piederīgs šīm pārmaiņām, šim tempam, šim padarītiem darbam. Arī pagājušais gads ir pagājis eirozīmē. Esam bijusi pirmā banka Latvijā, kas veiksmīgi ieviesusi un nodrošinājusi pakalpojumus eiro valūtā. Tas ir bijis unikāls notikums. Tas ir lielisks pārbaudījums mūsu profesionalitātei, komandas darbam, neatlaidībai. Ja Nordea bankas koridoros esi saticis darbinieku, kurš nesā Nordea zelta nozīmīti un kurš te ir piemērs profesionalitātei, augstām darba spējām un kuram nepiemīt ne piliena augstprātības, tad esi drošs, tu esi saticis mūsu zelta kluba dalībnieku. Pagājušajā gadā sveicām 27 jaunus Nordea zelta kluba dalībniekus, darbiniekus, kas bankā ir nostrādājuši vismaz 10 gadus. Šobrīd varam lepoties ar kopā 66 Nordea zelta kluba dalībniekiem. Mēs dzīvojam līdzi tehnoloģiju laikmetam un varam lepoties ar jaunām iespējām bankas mobilajā aplikācijā. Esam ieviesuši mājaslapas mobilo versiju un arī turpmāk strādāsim pie aizvien gudrāku tehnoloģisku risinājumu ieviešanas. Esam lepni atbalstīt lielāko starptautiski atzīto mūzikas festivālu Baltijā Pozitīvus. Nordea, skatuve un bankomāts ir kļuvuši par visaugstāk vērtētajiem festivālu simboliem. Pagājušajā gadā esam spēruši nozīmīgu soli, aktivizējot papildu pārdošanas kanālus un jau šobrīd redzam lieliskus rezultātus. Viena no panākuma atslēgām, un es domāju, ka te man piekritīs ik viens, ir saliedēts komandas darbs, un tāda ir ikviena no Nordea pārdošanas komandām. Mēs esam finanšu partneris un padomdevējs. Tādēļ mudinam klientus izvēlēties dažādus finanšu produktus, kas veicinās klientu labklājību nākotnē. Īpaši priecīgs notikums bija Nordea klientu apkalpošanas centra Spice Home atklāšana, kurā sveicām mūsu kolēģus ar jaunām telpām un svinīgi sagaidījām pirmos klientus. Un es ticu, ka šeit, šajās telpās, strādās arī vislabākie Nordea darbinieki. Jo ne jau telpas ir jauka lieta, vai ne? Kad ir ērti un ļoti jauka apstākļi, bet svarīgākais tomēr ir cilvēki. Pagājušais gads iezīmējis pagrieziena punktu bankas biznesa dzīvē. Tā mums savā ziņā ir privilēģija mudināt savus klientus domāt ilgtermiņā. Banka var parādīt un iemācīt klientam, kā ieguldot sasniegt vairāk. Tikpat svarīga, cik veiksmīgas ilgtermiņa attiecības, mums ir arī izaugsme un attīstība, ko galvenokārt var panākt ar kritisku attieksmi pret sevi un dažkārt arī nepopulāriem lēmumiem. Šo 8 gadu laikā esam sasnieguši augstāko punktu bankas un Rīgas maratona sadarbībām. Un pagājušajā gadā izšķīrāmies par lēmumu pieņemt jaunus izaicinājumus un kļūt par oficiālo maratona banku. Tas nenozīmē, ka būsim klusāki. Tas nozīmē, ka būsim citādāki. Labs darbs, laba alga. Viss svarīgākais mūsu darbā mums ir mūsu klientu atzinības un pateicības vārdi. Tomēr publiska atzinība no starptautiski atzītiem finanšu nozares ekspertiem ir oficiāls apstiprinājums veiksmīgam biznesam, uz klientu servisu vērstai pieejai un augstai profesionalitātei. Mēs esam lieliski cilvēki un personības, kuri gatavi uzklausīt un ieklausīties.
un padarīt ikdienu Nordea par aizraujošu piedzīvojumu. Tāds ir bijis 2014. gads Nordea. Novēlu, lai šie nozīmīgākie pagājušā gada notikumi kļūst par atspērienu punktu jauniem panākumiem 2015. gadā.